Katrs no mums, kas atrodas šajā pasaulē, cenšas it kā noskaidrot savas dzīves jēgu, vispār savu eksistences jēgu. Un, protams, rodas jautājums, kā tad es šeit nonācu? Kāpēc es esmu ierakstīts šajā vēsturiskajā procesā? Nu, un kas tad būs tālāk? Es iestājos institūtā vēstures fakultātē. Es studēju vēsturi, galvenokārt specializējos Romas impērijas sabrukumu vēsturē. Šis sabrukumu periods ir, teiksim, 5. gadsimts, un aptuveni tas beidzās ar augstajiem viduslaikiem. Tātad 13. 14. gadsimts. Lūk, šis periods mani interesēja. Un vēl, tas ir tāds romantisks laiks, tur ir bruņinieki pūķi. Protams, cik tas viss ir īsts, tas jau ir cits jautājums. Bet tajā laikā, tajā vecumā tas mani interesēja. Tātad pēc izglītības jūs esat vēsturnieks, bet tomēr tagad jūs ļoti kritizējat oficiālo vēsturi. Kas notika, kāpēc tā? Kas ar jums notika? Jo oficiālie vēsturnieki taču nekritizē vēsturi, bet jūs, var teikt, esat pārgājis otrā pusē. Nu, kā lai to pasaka? Vēsturē ir ļoti daudz problēmu, kuras vēsturnieki nevēlas aizskart, nevēlas apspriest. Es domāju, tas ir saistīts ar noteiktu sistēmu, kas tika uzbūvēta virs pašas vēstures. Lūk, tāpat kā zinātnē, arī šeit ir noteiktas dogmas, kas tika izveidotas. Un nekādā gadījumā jums nav tiesību šīs dogmas kritizēt. Jo, protams, ja jūs to darāt, tad jūsu karjera kā vēsturniekam uzreiz beidzas. Lūk, un, protams, iet pa šīs oficiālās vēstures ceļu. Protams, ja godīgi, tur ir daudz gudru lietu, un cilvēki ir līdz daudz kam nonākuši, un daudz kas ir uzrakstīts. Bet ir ļoti daudz elementu, kas vienkārši nesakrīt. Ir noteiktas teorijas vēsturē, kuras netiek apstrīdētas, un tās apstrīdēt ir aizliegts. Un visi cilvēki, kas sāk ar to strīdēties, uzreiz tiek izslēgti no vēsturnieku loka. Un, protams, tie netiek publicēti. Šeit. Bet, protams, daudzi no šiem jautājumiem ir ļoti interesanti. Un, ja vēlaties ar tiem tikt galā, oficiālajā vēsturē ar tiem tikt galā nevar. Tas ir vienkārši neiespējami. Es varu jums sniegt lielisku piemēru visam šim. Viņš ir pazīstams visiem. Bija, vai drīzāk bija tik ievērojams vēsturnieks Tors Heyerdals. Viņš bija populārs Krievijā, viņš bija populārs Rietumos, rakstīja daudz grāmatu un atklāja ļoti daudz tāda, ko, teiksim, tradicionālā vēsture nespēja atklāt. Nu, piemēram, salu apdzīvošana, piemēram, Lieldienu salas un citu Polinēzijas salu apdzīvošana no Dienvidamerikas kontinenta. Viņš to izdarīja eksperimentālā ceļā. Viņš arī pārbaudīja teoriju par Atlantijas okeāna šķērsošanu ar papirusu laivām un arī to darīja, tā teikt, pats savām rokām. Un kopumā viņš bija, kā tāds iemīļotais. Līdz brīdim, kad viņš neizvirzīja teoriju, ko viņš sauca par odiņu meklējumu. Šajā teorijā tas nav gluži kā grāmata, bet drīzāk apkopoti jautājumi. Viņš mēģināja pierādīt, ka skandināvu civilizācija nākusi no Azovas jūras reģiona, Mariupole, tur Azova, Rostova pie Donas. Apmēram no tās teritorijas. Un uz viņu uzbruka visa zinātniskā sabiedrība, faktiski viņu kā cilvēku, sadedzināja, viņa darbu diskreditēja, un līdz pat šai dienai, es to pārbaudīju pavisam nesen, šī teorija tālāk nevirzās, neviens to nepēta, un pat visi baidās to aizskart. Lūk tā. Bet teorija ir ļoti interesanta. Un lūk, tieši šī elitārā uzbūve man nepatīk. Un it kā. Nav iespējams pētīt vēsturi, jo tu vari to pētīt tikai tajos virzienos, kuros tev atļauj iet. Un ja tu atrodi kaut ko ne tā, tevi uzreiz apcērt, un viss, tava karjera beidzas. Tātad jūs patiešām gribat brīvi meklēt vēsturē, bet izrādās, ka šī darbības joma ir diezgan stingri un precīzi ierobežota. Briektime 0,5. Tā ir ierobežota, jā. Un ziniet, tas jau ir tāds, es teiktu, sociāls jautājums. Kas to ierobežo?
Kas vispār ir vēsturnieki? Tā cilvēki. Vai jūs zināt, kāpēc, piemēram, cilvēks kļūst par vēstures profesoru? Jūsuprāt, kā jūs domājat? Droši vien šis cilvēks mīl pagātni. Viņam ir interesanti, kas noticis agrāk, un tāpēc viņš izvēlas šo jomu. Nu, daļai, jā. Bet kopumā cilvēki, kuri tas nav viss, ir arī izcili vēstures profesori, ir patiešām eksperti. Bet kopumā vēsturnieki savā tā teikt uzbūvē šajā birokrātiskajā slānī tie pārsvarā ir infantili cilvēki, jo kā lai to nosauc? Mūžīgie studenti. Tie ir cilvēki, kuri savu dzīvi ir pavadījuši, no bērndārza uz skolu, no skolas uz institūtu, tur bakalauru ieguvuši, maģistru ieguvuši, visādus certifikātus dabūjuši, pēc tam rakstījuši doktora disertācijas. Un ap 40 gadu vecumu viņi jau sasniedz līmeni, kur kļūst par profesoriem. Un jūs zināt, starp citu, ir ļoti interesanti skatīties profesoru konferences. Šie cilvēki, viņi vienmēr kaut ko tur murmina, kaut ko uhu. Un liela problēma ir tā, ka viņi visu laiku kādu citē. Tas nozīmē, ka viņi nevar runāt brīvi no sevis paša vārda. Viņiem vienmēr jābūt ar citātiem. Vēsturē tas ir tāpat kā jebkurā zinātnē, piemēram, fizikā, kur ir Einsteins. Tur Einsteins teica to, Ņūtons teica šo. Vēsturē ir savi izcilnieki. Tas ir, piemēram, Hronikas, piemēram, Turbede, Džefrijs Momutietis, Ammianus Marcellinus Gildas. Krievijas vēsturē tas ir Nestors, pagājušo gadu stāsts, vēl kaut kādi tur karam zini un tā tālāk, un tam līdzīgi. Tātad vēstures profesori vienkārši neizsaka savu viedokli, viņi it kā citē citus un, tā tas sanāk. Es uz to mēģināju skatīties no filozofiskā skatpunkta. Tātad, kas tur slikts? Cilvēki it kā strādā, saņem algu, viņiem tur noteikti ir ģimenes. Tātad kaut kā jau ir jāiztiek. Bet, lielākajai daļai šo cilvēku, kā man šķiet, viņiem nepatīk tas, ar ko viņi nodarbojas. Bet viņi ar to nodarbojas, jo nevar darīt neko citu. Un it kā viņu šī vēsturiskā, birokrātiskā universitātes sistēma ir iedzinusi noteiktos rāmjos. Un tad viņi raksta savas publikācijas. Vēsture, redziet, vēsture atšķiras, nedaudz atšķiras no zinātnēm, ja runājam par publikācijām. Jo kā ir zinātnē, tur vienalga notiek kaut kādi eksperimenti, kaut kas tiek atklāts, bet tās ir tādas sīkas lietas. Piemēram, elektrons pārvietojas 30 grādu šajā virzienā un jau par to var rakstīt rakstu. Bet par ko jums rakstīt vēsturē? Visi dokumenti taču jau sen ir atrasti, faktiski neviens neko jaunu vairs neatrod. Gadās, ka kaut ko atrod, bet tad izrādās, ka tā ir viltojums. Lūk, arī vēstures profesori, viņi galvenokārt nodarbojas, šīs jomas autoritātes ar tulkojumiem. Tiek paņemts vecs teksts un, piemēram, kādi tulkojumi pastāv. Viņi tad to pārtulko pa savam un saka, ziniet, te pāris vārdi bija iztulkoti nepareizi, un tāpēc šī teksta nozīme ir mazliet cita. Bet paša teksta būtība nemainās, vienkārši, tādas sīkas nianses, un tas nav interesanti, tas ir garlaicīgi. Un vairs nav par ko runāt. Tātad tā ir sistēma, kas jau sākotnēji ir izveidota tā, ka tajā būtībā nav ar ko īsti nodarboties, ja tā padomā. Viss jau ir uzrakstīts, viss jau ir atklāts, viss jau it kā salikts pa plauktiņiem, vai ne? Vēsturē ir ar ko nodarboties, ir daudz ar ko nodarboties, bet tās ir aizliegtas tēmas. Un kā jau teicu, es minēju piemēru ar Tūru Hejerdālu. Ja jūs tur ieiet, jūs izslēdz. Ir arī citi piemēri. Piemēram, viens no pazīstamākajiem alternatīvajiem vēsturniekiem Ziemeļamerikā ir Grejams Henkoks. Tas pats stāsts. Cilvēkam ir savas teorijas, atkal jau savas vēstures interpretācijas, un viņu pastāvīgi kritizē visi arheologi un vēsturnieki. Saka, ka viņš ir muļķis, ka viņš ir rasists, starp citu, tas Amerikā ir diezgan populāri. Ja jūs kādu nosauksiet par rasistu, arī jūsu karjera var beigties. Viņam, piemēram, ir teorijas, ka Dienvidameriku nav dibinājuši indiāņi, bet iespējams kāds ir atpeldējis no citurienes.
Un viņam uzreiz, tu esi rasists, jo tu it kā atņem indiāņiem tiesības uz viņu izcelsmi un sasniegumiem. Un tas arī viss? Nu, apmēram tā tas viss darbojas. Atkal ir daudz piemēru. No savas personīgās pieredzes varu teikt, ka arī es ar to esmu saskāries tādā nelielā formā. Man ir viens, savulaik mani interesē jautājums par šīm pazemes, jūs zināt šīm pazemes pilsētām, kur tas atrodas Turcijā. Tur ir tā, ka tās ir kā skudru pūžņi, lūk, tātad zem zemes. Un, tā kā, neviens īsti nezina, kas tas ir. Oficiālajā vēsturē ir teikts, ka šīs pilsētas tās tika uzceltas, lai cilvēki tur varētu paslēpties, kuri, piemēram, tuvojas ienaidnieka armija, viņi it kā ierauga šo armiju un uzreiz, viņi slēpjas šajā pazemes pilsētā. Aizver durvis un viss. Lieliski! Es esmu ienaidnieka vietā, es dodos augšu pie ventilācijas atverēm, iemetu tur degošu salmu, vēl kaut ko, un viņi sāk krāpot ārā no zemes apakšas. Tikai no militārā viedokļa, tā ir absolūta stulbība. Tas nozīmē, ka jūs nevarat paslēpties. Šis. Tas ir pilnīgas muļķības. Zini, tev turpat nevajag mest salmiņu. Lai gan iespējams, tas būs ātrāk, ja jūs to darīsiet. Galu galā ir vienkārši iespējams visas šīs ejas ievest blokādē. Padomājiet paši, piemēram, ka tur kāds sēž pazemē, cik ilgi tur ir? 5000 cilvēku, vai ne? Jā. Tas ir, visiem šiem cilvēkiem ir nepieciešama pārtika. Visiem šiem cilvēkiem arī kaut kur ir jāapmierina savas vajadzības. Kāds saslimst, kāds vēl kaut kas, paši saprotat, vai ne? Tātad pēc pāris dienām šie cilvēki, kas sēž pazemē šajās pilsētās, no kurām faktiski nav izejis, vienkārši slīgs, atvainojiet par izteicienu, savos personīgajos mēslos. Lūk tā, un uzreiz sāksies infekcijas. Un tas ir, pilnīgs absurds. No loģiskā viedokļa tam vispār nav nekādas jēgas, nav nekāda pamata. Un vispār ir tādi fórumi, kur piedalās vēstures profesori, arheologi, un viņi apspriež šīs tēmas. Šī tēma parādījās, es kaut kā tur iegāju, sāku komentēt un principā pateicu to, par ko mēs tikko runājām, ka te kaut kas, kaut kā nesakrīt. Šīs pilsētas noteikti bija paredzētas kaut kam citam. Un, ziniet, tur atbildes bija diezgan skarbas. Un es, piemēram, teicu, iedomāsimies, ka šie cilvēki ienāk, cik daudz viņi var paņemt līdzi ēdiena. Un ūdens. Un uzreiz tur kaut kāds un ūdens, jā. Un uzreiz kāds arheoloģijas profesors man ko? Ziniet, bet vēsturē nekad neko nevar iedomāties. Te sarunas kā tādas nav. Tas ir, cilvēki vienkārši nevēlas skatīties uz elementāru loģiku, uz elementāriem faktiem, un viņi pat nevēlas tos apspriest. Šis ir tik mazs piemērs. Bet šī ir situācija, kāda ir vēsturiskajā kopienā. Ko jūs varat darīt? Tā tas ir. Tātad, ja jūs vēlaties atkal pētīt vēsturi, tur, kur mūs šis jautājums interesē, tad akadēmiskajās aprindās to īpaši nevarēs darīt. Izrādās, ka vēsture ir ļoti stingri reglamentēta. Ir noteikti viedokļi, dogmas, kurus nedrīkst apstrīdēt un kurām ir jāseko. Lūk, kopumā šī zinātnes vēstures sistēmiskā ēka jau ir uzbūvēta, droši vien kaut kur 19. gadsimta beigās, 20. sākumā, un kopš tā laika tā nemainās, vai ne? Man vienkārši bija interesanti, piemēram, man ir dokuments, es neatceros, ko tieši skatījos, laikam skatījos darbus. Pirmais, ko skatījos, bija darbi Svētā Augustīna no Hiponas. Tas ir tas, kurš uzrakstīja Dieva pilsētu, viņa slavenākais darbs. Lūk, un atklāsme. Un mani ieinteresēja, labi, kādi vispār mums ir paši senākie manuskripti. Jo viņš it kā, rakstīja, teiksim, vēsturiski oficiāli šis cilvēks dzīvoja 5. gadsimtā. Lūk, bet vai no 5. gadsimta mums vispār ir saglabājušies dokumenti? Izrādās, ka viņi nepalika. Tas ir, tur ir dokumenti, tie datējami, jūs zināt, ar 13. gadsimtu. Lieliski. Un kad šie dokumenti tika atrasti? Šeit tie ir datēti ar 13. gadsimtu. Un kad tie tika atrasti?
Un izrādās, ka lielākā daļa šo vēsturisko chronoloģiju tika atrastas 19. gadsimta vidū, kā jūs pareizi norādījāt. Tātad vēsture un atradums, viņu atradums vienmēr ir vienāds. Tātad kaut kāda Konstantinopols vai Francijas vai Spānijas vai Itālijas bibliotēka, lūk, kāds rakājās arhīvā un atrada kādu vecu mūku rokrakstu. Un lūk, šis ir tas stāsts. Lasiet. Tas pats attiecas uz vēsturiskām vecām kartēm. Tās ir kartes, tās tiek subsidētas tieši uz noteiktu datumu. Un kā, kad tie tika atrasti? Šis ir 19. gadsimta vidus. Bet atkal, ne visi. Jā, protams, ir arī vecāki dokumenti. Bet kāds ir secinājums? Ka mums nav skaidru un pārliecinošu pierādījumu tam, ka tā vēsture, ko mums stāsta, ir patiesa. Ar vēsturi ir tāda lieta. Vēstures kā tādas nav. Ir vēstures interpretācija. Kāpēc nav vēstures? Tāpēc, ka mēs ar jums tur nebijām klāt. Tas nozīmē, ka mēs nezinām, kas notika. Ir noteikta interpretācija. Un lūk, oficiālo vēsturnieku interpretācija balstās uz zināmām teorijām, kuras viņi ir izveidojuši, lūk. Savukārt, piemēram, alternatīvo vēsturnieku interpretācija balstās uz citu skatījumu. Un tā rodas tāda kā cīņa starp vēstures interpretācijām. Kas patiesībā notika? Atkal jau mēs tur nebijām. Mēs nevaram precīzi zināt. Lūk. Un tas, kurš, piemēram, mēģinās apgalvot, ka viss notika tieši tā un tā, protams, tam cilvēkam vajadzētu būt ar laika mašīnu, jo pēc tiem faktiem, kas mums šobrīd ir, to ir ļoti grūti noteikt. Tā ir visa būtība, jo vēsturnieki apgalvo, ka tā tas bija. Un mēs droši zinām, ka tā tas bija. Un vēstures grāmatās ir rakstīts, ka, nešaubieties, tā mēs jums to rakstījām, tā tas bija. Bet šī ir tikai viena versija. Un kur ir pārējās versijas? Kāpēc jūs uzskatāt tikai vienu versiju par pareizu? Un kā jūs pareizi pamanījāt, vēsture taču nepārtraukti mainās. Mēs to redzējām pēc Krievijas impērijas sabrukuma. Tur izveidoja Padomju Savienību, pārrakstīja vēsturi, pēc tam Padomju Savienība sabruka, atkal pārrakstīja vēsturi. Tagad to atkal pārraksta. Kādi vēsturiski dati pie mums Krievijā mainās burtiski ik pēc 10 gadiem? Vēstures vērošana vispār ir lieliska zinātne. Es visiem ieteiktu ar to nodarboties. Bet es ieteiktu nodarboties ar to mazliet citādākā veidā, nekā māca institūtā, proti ar metodi M. Nekad nenodarbojieties ar seno Grieķiju vai Romu. Tas ir ļoti tālu, un nav zināms, vai tas vispār ir patiesība. Nodarbojieties ar vēsturi uz vietas. Tas ir, katrā pilsētā ir sava vēsture, savas vecās ēkas, savi pieminekļi, savi muzeji, savas ģeoloģiskās kartes. Un tieši no šīm vietām Turklāt jūs jau atrodaties uz vietas, no šīm vietām jūs varat iegūt ļoti daudz informācijas. Lūk. Apvienojiet to ar, tā teikt, ar loģiku, ar vienkārši veselo saprātu. Un vienmēr atcerieties, ka cilvēki īpaši nav mainījušies, tā teikt. Cilvēku motivācija, kāda tā ir tagad, tāda bija arī toreiz. Un jūs ļoti daudz ko atklāsiet sev. Un tā teikt, es domāju, jūs bagātināsiet vēsturi. Atkal situācija ar vēsturi šobrīd ir tāda, kāda tā mums ir. Bet es domāju, atkal, ja savāksies kritiskā masa cilvēku, kuri teiks, jau pietiek, viss tiek izlikts publiski, kaut kas te nav kārtībā, tad oficiālā vēsture, tā sāks, tā teikt, mainīties, teiksim tā. Iespējams, ne līdz galam, bet tā. Tā ir tikai mana personīgā rekomendācija, tā teikt, un tā.